Daži cilvēki varbūt jau ir pamanījuši, taču e-klasē ir jauns dizains pilnīgi pieejams. Tad šī ir sākotnējā mājaslapa. Ja mēs labajā pusē uzspiežam skolēns un vecāks, tad mēs atradīsimies šādā pilnīgi jaunā saskarsnē. Šī saskarne noteikti izskatās vairāk pēc silīcija ielas nekā vecā. Tad šī sākotnējā lapa ir vasaras vidus, tāpēc mēs nevarēsim redzēt, kā izskatās šie vērtējumi vai ieraksti dienas grāmatā vai kavējumi. Šeit ir vienkārši stundu saraksts. Un šeit, protams, labajā pusē ir tie vecie stundu laiki joprojām. Šeit pašā apakšā ir tie jaunumi, kurus parasti neviens nemaz neredz e-klasē, jo viņi ir pašā apakšā. Un šeit ir tāpat dizaina problēma, viņi ir pašā apakšā, neviens viņus neredzēs. Tīpaši, kad stundu saraksti ir milzīgi ar mājasdarbiem. Arī joprojām ir tas dizains, ka mēs vienā brīdī rādām 2 dienas. Vispirms paskatīsimies šo žurnālu skatu, kā izskatīsies. Tātad rekur vienkārši cipars ir kreisajā pusē priekšmetām. Ir, protams, tas kabinets. Ja tu uzspiež, tad tu redzi to stundu, pat ja tur nekā nav ielikts. Tad, protams, ja mēs uzspiežam labajā pusē šeit pārbaudas darbs, piemēram, tad mēs redzēsim šo statistiku. Tagad tas stabiņš, kurš tevi pārstāv, tas ir oranžs. Lai tu redzētu detalizētāk, tad tev vajag šo vērtējumu pārskatu atvērt. Šeit mēs joprojām redzam video vērtējumu, vidējos punktus, vidējos procentus. Šeit var joprojām redzēt tos punktus un procentus. Šeit novatorisms ir tāds, ka katram uzdevumam jūs varat redzēt šo padziļināto statistiku. Cik cilvēki dabūja cik punktus. Šis iepriekš pilnīgi nebija. Iepriekš mēs tikai dabūjām vidējos punktus, maksimālos punktus un skolēnu punktus. Tālāk dienas grāmatā. Ja mēs paņemam, tad te ir tāds mājas darbu saraksts. Es, protams, nezinu, kā šis strādās, bet es pieņemu, ka viņš vienkārši parādīs tavām nākamajām 2 dienām visus mājas darbus. Pārbaudas darbu grafiks. Te ir vispār mēnesis kreisajā pusē, tāpēc varbūt viņš tiešām vienkārši parādīs visus pārbaudas darbus. Labi, tālāk pārskati. Ja ir zaļš, tad tavs vērtējums ir augstāks par video. Ja tev ir zils, tad tev ir zemāks. Kaut kāds silīcija ielais dizains tiešām. Šeit ir labāks izvietojums. Kā iepriekšējais, jo iepriekš tev bija vienkārši ļoti garš saraksts, kuram tev jāratina cauri. Bet šeit tev vienkārši uzspied pogu un tev šis saraksts izmainās. Arī starp citu, kādreiz bija tā, ka tu vari tos priekšmetus kārtot pēc savām atzīmēm vai pēc klases vidējās atzīmes, bet tagad tas ir tikai alfabētiskā secībā un to vispār nevar mainīt. Kādreiz gan bija tā, ka es varu, piemēram, uzspiest uz šīs latviešu valodas, un tad man te apakšā uzreiz atvērsies latviešu valoda. Bet tagad tā vairs nav. Tagad man ir jāspiež šitā vidējā visos priekšmetos un jāmeklē tā latviešu valoda, līdz es viņu atrodu. Manuprāt, tas ir atkal sliktāks dizains par to iepriekšējo. Tālāk žurnālu. Šeit katram priekšmetam mēs varam redzēt apmeklējumu statistiku, cik mēs procentuāli stundas esam apmeklējuši. Arī ja mēs aiziem augšā šeit apmeklējums, tad mēs te varam redzēt no visām stundām, cik mēs esam apmeklējuši. Tālāk izraksts. Šis ir, manuprāt, slinkāks tieši dizains atkal. Kādreiz bija tā, ka tu atver to izrakstu un viņš to vienkārši parāda tādu parastu mājaslapu priekšā. Bet tagad tu vari izvēlēties, kuru semestri, mācību gadu, tu spēj izveidot izrakstu, tad viņš to vienkārši iedod PDF. Saziņa. Te nekas nav mainījies, te ir tādas ikoniņas blakām. Te arī nekas nav mainījies. Vienīgais, ko es pamanīju, ja tu pievieno failu, tagad failam maksimālais izmērs ir 30 megabaiti. Es nezinu, vai tā vienmēr bija, man kaut kā liekas, ka iepriekš bija tikai 8 megabaiti. Varbūt tas ir palielināts, bet varbūt es vienkārši aizmirsu. Tālāk, es par šīm aptaujām un video saziņu, es nevaru šitien neko komentēt, es nezinu, kā viņas strādā, es viņas aptaujas es nekad neesmu lietojis. Partneri, ja mēs uzbīļam partneri, tad, protams, ir visi tie partneri. Skolas saites ir visas tās skolas saites, kas parasti. Un, ja mēs uzspiežam ģimenes komplekts, tad mēs te varam redzēt push notifikācijas. Šis identificē, ka pati programma varēs tev atsūtīt paziņojumus par vērtējumiem jauniem. Parasti vienmēr bija tā, tu vari vienkārši saņemt vai SMS vai e-pastā. Tagad tu varēsi saņemt tieši tos paziņojumus savā vietā un tieši no tās programmas. Cik tas bieži pārbauda? Es nezinu. Tas būtu vienkārši smieklīgi, ja viņš pārbaudītu vienreiz kaut kādos 19. Un tas viss. Kas neatrisina problēmu ar šo, ka es gribu ieiet kaut kādas 40 reizes dienā e-klasē, pastīties, kad būs jauna atzīme izlikt. Labi, tad uz leju. Te mēs varam redzēt šos te kavējumus, šo te kavējumu saskarsni, arī vērtējumu saskarsni nedaudz. Kavējumi vienkārši, tev parādās diena, kurā tev bija kaut kādi kavējumi, un tad tev parādās blakām tie kavējumi, cik tev viņi ir. Ja tu spēj virsū, tev atveras tāds, kurā priekšmetā tev precīzi, kas bija, vai arī tev vienkārši atveras. Pārskatīt žurnāli, tev vienkārši atveras precīzes priekšmets. Šeit ir tā vērtējuma saskarsne. Silais, man liekas, ir pārbaudes darbs, sarkanais ir svērtais vērtējums, ka vērtējums ir svērts. Šis dzeltenais ir tas, ka mēs varam redzēt tur statistiku, tā kā tos precīzi punkti. Ķeramies pie problēmām tām lielajām. Ja jūs šo mājaslapu lietojat LibreWolf, tad jums nāksies ieslēgt WebGL iekšā. Ja mēs pārlādējam lapu jebkurā brīdī, mūs vienkārši izmet pilnīgi ārā. Šī mājaslapa ir uzrakstīta ar Flutter, tāpēc, ka šis ir Flutters. Mēs nevaram nekādu tekstu iezīmēt. Es tagad turu pilnīgi savu pelīti, un es neko šitien nevaru iezīmēt. Nekādu tekstu. Ja tu gribēsi, piemēram, nokopēt mājas darbu, nevarēsi rekursaiti. Tad
Mēs nevaram viņu iezīmēt, bet mēs varam laikam uzspiest virsū, un tad viņš atvērsies vaļā. Un arī tāpēc, ka mēs nevaram neko iezīmēt, mēs arī nevaram redzēt, uz kādu saidi kaut kāda poga vestu. Ziniet, pārlikiem tie apakšā tā kā parādās tāda kastīte parasti. Varēja noformatēt tādu tekstu skolotājs, ka, piemēram, vienkārši nav YouTube video, bet, piemēram, rakstīts video vienkārši, un tad uzspiedz tā video teksta, un viņš to aizved uz šitādu saiti. Skolotājs tur varētu uzlikt kaut kādu vīrusa saiti, vai arī, piemēram, skolotāju kontu uzlauž, un tad tu domā, vienkārši video, bet patiesībā tur ir kaut kāda riska saite. Tas varētu būt ļoti, ļoti traģiski. Un vēl par dizainu. Manuprāt, e-klases palīgam ir labāks dizains. Es nekad nesapratīšu, kāpēc tā var. Ja tev ir ģimenes komplekts, tu vari ieslēgt atpakaļ reklāmas. Kāpēc gan lai tā būtu? Vai nabaga DHC nosprāgs? Tāpēc, ka cilvēki, kuri jau maksā par pakalpojumu, viņiem nedod vēl vairāk naudas. Ja šis būtu brīvprātīgo veidots atvērta pirmkoda projekts, tad varbūt tas būtu saprotami, bet šis ir pilnīgi komerciāls pakalpojums. Labi, jums ir iebies šitais dizains. Ko jūs varat darīt? Šeit e-klases mājaslapā ir arī tāda opcija darbinieks. Ja jūs uzspiežat šito, tad viņš jūs vedīs cauri vecajai sistēmai, un jūs varat iegūt veco saskarsmi. Cik ilgi tas strādās priekš skolāniem, to es nezinu. Es aizsūtīju viņiem e-pastu, viņi man neatbildēja. Bet pagaidām vismaz noteikti tā var, un tu iegūst pilnīgi veco saskarsni, pilnīgi tādu, kā tā bija, un vēl, ja jūs gribat bišķiņ modernāk to dizainu, bet joprojām to funkcionalitāti, jūs varat izmantot e-klases palīgu. Šī gan tāda neliela teorija, bet varbūt viņi ir pārrakstījuši ar Flutter visu mājaslapu tā, lai lietotāji nevarētu ar pārlūku programmas izstrādes rīkiem tur mainīt to izēju kodu tā, lai, piemēram, tur būtu kaut kāda atzīme, protams, klienta pusē tikai, tā, lai būtu kaut kāda atzīme savādāk, tāda muļķošanās. Vai arī viņi vienkārši negrib, lai cilvēki skrāpē, piemēram, savus datus no e-klases, un lai tos parādītu savādāk. Bet šo otro problēmu noteikti var atrisināt vienkārši iedodot normāli izstrādātāju API, jo e-klasē tāda vispār nav. Laikam no manis arī tad būs viss. Paldies, ka skatījāties!